Mani sauc Jevgenijs, un šodien es jums pastāstīšu par Mercedes-Benz EQS 450 Plus. Ko nozīmē plus? Tā ir palielināta baterija. Tas ir 100% elektriskais auto. Tātad paskatīsimies, kas viņam ir. 360 kamera, smukas LED gaismas priekšā ar automātiskajām tālajām. Automašīna ir 23. gada. Nobraukums ir 51,000 km. 100% elektriskais. Ar pilnu uzlādu var nobraukt apmēram 600 km. Kas interesanti šitai mašīnai, lai ielietu logu šķidrumu, šim auto ir te speciāli paredzēta vieta. Šeit jūs varat viņu ieliet. Keyless Go funkcija, projekcija oriģinālā Mercedes, panorāmas lūka, ādas paneļa apdare, sēdekļu apsilde, sēdekļu atmiņa un sēdekļu ventilācija. Protams, ir spilventiņš, kā jau S klasē, kas ir ļoti ērts. Panorāmas lūka, kā jau teicām, smuks ambient lights, gaismiņas, kuras var mainīt, kuras arī ir daudz krāsainas šitajā mašīnā. Un arī šeit durvīs un sēdekļos ir lampiņas. Ir sēdekļu masāža un iekšā ir iebūvēta forša funkcija Energizing Comfort, kur tu vari izvēlēties opcijas, piemēram, svaigums. Tad tu piespied play, uzreiz parādās, mainās gaismiņas, ieslēdzās sēdekļu ventilācija un parādās laba smarža salonā. Piemēram, ja jums ir augsti, jūs piespiediet siltumu, play, un tad mainās uz tādiem siltiem toņiem, ieslēdzās sēdekļu apsilde un mainās mūzika. Tā kā lounge spa jūs būtu. Baigi forši un vēl visādas opcijas, ko var izvēlēties. Vēl šeit var izvēlēties jūsu augumu, un pēc jūsu auguma Mercedes pats noteiks, kā jums ir jāsēž pie stūres. Start position, un paskatīsimies, ko domā Mercedes, kā man būtu jāsēž pie stūres. Ja godīgi, tas liekas pārāk augstu un pārāk tuvu. Bet, pēc Mercedes domām šitā jābūt pareizi. Aizmugurē šim auto ir arī diezgan daudz vietas. Ir arī smukas gaismiņas, mūzika, sēdekļu apsilde, lūka. Viss! Aizmugurē šim auto ir arī smukas LED gaismas, atpakaļgaitas kamera, elektriskais bagažnieks, kuru var arī atvērt ar kājas palīdzību, ja jums ir aizņemtas rokas. Komplektā nāk arī lādētājs, protams. Šo auto un citus jūs varat apskatīt pie mums Stuttgart Workshop Kārļa Ulmaņa gatavē 114.